Labdien! Šodien mēs atrodamies Zeifertos vai Zeiferte namā, Jaunolainē, un runāsim ar Mārīti Zalbi, kas ir ļoti cieši saistīta bijusi ar Zeifertes pētniecību un zināmā mērā ar šo namu. Un es gribētu sākt ar jautājumu par to, par notikumiem pirms 35 gadiem, 90. gadā, kad pie šī nama tika atklāta piemiņas plāksne Teodoram Zeifertam, un jūs bijāt arī klātesoši šajā pasākumā, un tajā laikā bijāt arī cieši saistīti ar literatūru, arī vēlāk esat bijuši saistīti, bet tajā laikā kā skolotāji Olainas pirmajā vidusskolā. Varbūt kā jūs atceraties to dienu un vispār kāpēc jūs, prāt, tas bija svarīgi šo namu atzīmēt kā Zeiferte namu un arī šādu īpašu piemiņas plāksni? Tā tiešām bija īpaša diena. Olainas pirmajā vidusskolā notika liels pasākums. Piedalījās visi vidusskolēni. Un bija uzaicināts Ojārs Zambers, kurš ir Zeiferta pētnieks. Un mums bija tāds liels uzvedums, skaists uzvedums, ļoti emocionāls, jo 90. gadi tie vispār iezīmējas ar to, ka visā Latvijā bija šis atmodas pacēlums un varēja runāt par daudzām tādām personībām, par ko pirms tam latviešu literatūrā skolā nerunāja. Un Zeiferts īpaši tika atzīmēts tā iemesla dēļ, ka Zeiferts ir vairāk kā 15 gadus dzīvojis šeit Olainē, strādājis par skolotāju, ir ievērojams literatūra vēsturnieks, un viņa devums latviešu literatūrā joprojām ir jānovērtē, un mēs varam lepoties ar to, ka viņa gaitas ir bijušas šeit Olainē, jo viņš ir strādājis Olainas pagastskolā par skolotāju, un tajā laikā paveicis daudzas labas lietas, tā skaitā uzrakstījis latviešu literatūras vēsturi, un šī vēsture, bez tās nav neviens izticis, kurš ir studējis filoloģiju, un vēl šobrīd ar šo grāmatu iepazīstas studenti, un Zeiferts ir bijis arī ievērojams literatūras kritiķis, un arī daudzu literātu audzinātājs. Ja mēs visi zinām, ka Blaumanis tāds ir bijis, tad Zeiferts tieši tāpat, pateicoties viņam, vairāk rakstnieku darbi ir izdoti, tā skaitā, piemēram, bija Plūdoņa pirmais dzīvoļu krājums. Un tā iemesla dēļ, ka tieši tajā 1990. gada aprīlī bija Zeifertam apaļa jubileja, mēs organizējam šo te pasākumu skolā, devāmies arī uz Mežakapiem, nolikām ziedus pie Zeiferta pieminekļa, un tajā dienā, 31. martā, pie Zeiferta ēkas tika atklāta arī piemiņas plāksne. Bet vēlāk 2005. gadā ārpus šīs ēkas ir piemiņas akmens uzstādīts, un tā autors ir Ģirds Burvis, tēlnieks Ģirds Burvis. Jā, bet tas interesanti, ka jūs pieminējāt arī Blaumanu, jo patiešām šeit ir, man šeit ļoti ciešas paralēls, jo viena lieta ir tā, ko mēs varam izpētīt, skatoties Zeiferta rakstos atstātajos, bet otra lieta, ko droši vien ir daudz grūtāk novērtēt, ir patiešām šo jauno autoru, vai arī ne tik jauno autoru, kā saka, iedrošināšanu un iekustināšanu varbūt kādreiz. Un cik es saprotu, gan līdzīgi kā pie Blaumaņa, arī pie Zeiferta fiziski brauc jaunie rakstnieki un dzejnieki un dzejnieces un rakstnieces, lai varbūt dabūt kādu padomu vai iedrošinājumu un tam līdzīgi. Vai jums ir arī zināms kaut kas par šo dimensiju? Jā, protams, kā jau es iepriekš minēju, Vils Plūdonis bija atsūtījis savu pirmo dzejoļu krājumu Zeifertam, un Zeiferts ilgu laiku nedēļu viņam atbildu, un tad Vils Plūdonis saņēmās un ar vilcienu atbrauc līdz Olainas stacijai un nāca šurp uz Zeiferta māju, un tie tieši bija Ziemassvētki, Zeiferta mīļākie svētki, un drīz vien pēc tam arī Zeiferts palīdzēja izdot šo krājumu, bet bija arī vēl daudz citi gadījumi, un vēlākos gados Zeiferts izdeva jauno rāžu tādu izdevumu diezgan ilgus gadus.
vairāk kā 10 gadus, man šķiet, ka tā bija. Un šajā izdevumā tika publicēti latviešu autoru darbi. Tādējādi viņš deva iespēju publicēties daudziem latviešu autoriem. Jā, bet atgriežoties pie jūsu skolotājas gaitām, vai tajā laikā, cik es saprotu, tad tie bija 80. un 90. gadi, kad jūs strādājat ar skolotāju, vai lasīšana bija problēma, vai to vajadzēja īpaši veicināt? Tā kā tagad šī interviju sērija arī ir lasīšanas veicināšanas, teiksim, norišu viena no aktivitātēm. Vai tajā laikā vajadzēja īpaši veicināt lasīšanu, ja tā bija tāda pašsaprotamāka lieta? Nu, man šķiet, ka visos laikos ir bijuši cilvēki, kam ir paticis lasīt, un ir bijuši cilvēki, kas mēģināja izšmaukties, tā skaitā arī skolā un veiksmīgi. Ja bija dabas dotas dāvans runāšanā, tad varēja skaisti nostāstīt, un lai gan es tāpat jau jūtu, kurš tur ir tas, kurš varbūt nav izlasījis. Bet man jāmin ir tas, ka tie 80. gadu nogali un 90. gadi, kā jau es teicu, bija tas atmodas laiks, un latviešu literatūru mēs atklājām gandrīz vai no jauna. Skolēni atklāja gandrīz no jauna, un ļoti daudz lasīja tieši trimdas literatūru, Alfrēdu Dziļumu, Jāni Veseli, Janovski, ļoti daudz autors, un ļoti labprāt lasīja, jo vienlaikus tā bija iespēja arī iepazīst to laiku, par kuru pirms tam nerunāja. Un, protams, atklājās arī tik fantastiski krāsaini autori kā Anšlaus Eglītis un citi. Un līdz ar to man šķiet, ka es strādāju vidusskolā tajā laikā, kad bija vieglāk strādāt ar vidusskolēniem, jo vidusskolēni bija vairāk ieinteresēti. Un, kā jau es arī teicu iepriekš par šo Zēferta pasākumu, ļoti liela atsaucība bija no vidusskolēnu puses. Jo tāpēc, ka Zēferts bija tā nosacīts kaut slavenība bijusi, un tagad jaunatklāta slavenība, vai tur kāds cits iemesls? Es domāju, ka drīzāk jaunatklāta slavenība, jā. Jā, jo pirms tam jau pa viņu, droši vien, ka viņš nebija, kā saka, vispār nezināms, īpaši jau literatūras zinātājiem, bet tā īpaši reklamēts, ja tā var teikt, netika. Varbūt jūs varat pastāstīt, vai jūs pati, kā jūs pati nonācāt līdz Zēfertam, vai kaut kā īpaši viņu pētījāt, vai lasījāt varbūt šo literatūras vēsturi, viņa sastādīto pirmās kritikas, jo jāatzīst, ka viņš bija viens no pirmajiem tādiem profesionāliem literatūras kritiķiem, kas regulāri ir publicējās presē un vērtēja darbus un aizsāk šo tradīciju. Tā kā es studēju universitātē filoloģiju, latviešu filoloģiju, tad, protams, tā bija svēta lieta, citādi latviešu literatūras vēstures eksāmeni jau nemaz nevarēja nokārtot, ja tu nebija lasījis Zēferta latviešu rakstniecības vēsturi. Protams, vēlāk es ieinteresējos vairāk, un, protams, tā iemesla dēļ, ka viņš šeit kā skolotājs strādāja. Tad, kad bija iespēja lasīt gan arhīvā materiālus, un tagad jau vispār ir burvīgi iespēja lasīt periodiku internetā, tad atklājās ļoti interesants lietas par Zēfertu, gan kā par cilvēku, gan kā par literatūras zinātnieku. Un, protams, tajā 90. gadā tad es mēģināju atrast pēc iespējas vairāk tos materiālus par Zēfertu, un tad arī vēlāk iznāca šī grāmatiņa Teodors Zēferts, ko tekstus ir rakstījusi Valda Vilīte un izdeva Olēnas vēstures un mākslas muzejs. Un te ir tādi ļoti interesanti fakti par viņa dzīvi, kā viņš šeit nokļuva, kā viņš kļuva par skolotāju, un nemaz tik vienkārši nebija tajos laikos. Viņš Fricim Brīvzemniekam rakstīja vēstuli 1889. gadā, ka viņš ļoti vēlas tuvāk Rīgai dzīvot, jo tur ir lielākas iespējas viņam kā nodarboties ar literatūru, un 2 gadus viņš gaidīja atbildi, un tad, kad 1991. gadā viņš saņēma atbildi, ka Olēnai ir brīva vieta skolotāja, tad izrādījās, ka te ir konkurss. Uz šo vietu pretendēja vēl viens skolotājs, un šo skolotāju atbalstīja pagasta zemnieki. Tolaik bija interesanti tas, ka skolas uzturēja pagasts, pārvaldīja, likumdevēji bija
Cariskā Krievija, pārvaldīja mužniecība un mācītāji, un savukārt mācītājs iestājās par Zeifertu. Un tad vietējie cilvēki Zeifertam bija ieteikuši, ka vajagot ar tiem pagazdemniekiem aprunāties, un Zeiferts teica, ka nē, ja būs lēns, tad viņš arī būs šeit par skolotāju. Un man tas liekas tā ļoti interesanti. Šobrīd mēs daudz runājam par skolotāju profesijas prestižu. Bet lūk, tajā laikā tātad uz vienu vietu bija 2 skolotāji, un skolotāja amats bija ļoti prestižs amats. Jā, jo šodien ir grūti iedomāties, varētu salīdzināt tajā laikā zemnieki, tagad varētu būt kaut kāda liela uzņēmēja, vai arī tā skaitā zemnieki, bet uzņēmēji, kas nākt un mēģināt panākt, ka viņu protežētu skolotājs iepirkst skolā, tas tāda situācija grūti iedomāt. Un interesanti bija tas, ka tad, kad Zeiferts tika apstiprināts šai vietai, zemnieki rakstīja sūdzību vēstuli. Bet ar laiku ļoti iepatikās Zeiferts ar savu stingro mugurkaulu, ar savu nostāju. Viņš arī bija labs runātājs un uzstājās kāzās runāja, bērēs runāja. Tā kā. Bet sakiet, bez piemiņas plāksnes un grāmatas ir vēl bijusi, vēl aizvien ir, es nezinu, Zeiferta piemiņas komiteja, kuras sastāvā jūs arī darbojaties, ko šī komiteja darīja? Nav tās komitejas. Jā, tāda komiteja bija uz to brīdi, kad mēs organizējam šo te pasākumu. Un tas ir tieši šim 125 gadu jubilejai? Jā. Skaidrs. Toreiz 125, tagad 160. Mēs atkal esam apaļā Zeiferta kontekstā brīdī tiekamies. Runājot par lasīšanu, varbūt kāda ir tā, es zinu, ka ir tādi, ir vairāk, protams, lasītāji tipi, bet 2 varbūt tādi lielāki, tādi vairāk un mazāk haotiski lasītāji, kas lēkā no vienas grāmatas pie otras, pēc kaut kādiem gandrīz vai nejošiem principiem, un tādi ļoti sistemātiski lasītāji, kuriem galvā vai pat kaut kur pierakstīta kaut kāda sistēma, pēc kā viņi izvēlās, kāda jums tā pieredze ir lasīšanā. Ar laika gaitā tā ir mainījusies, jo es atceros, ka savā bērnībā un tādos pusauģu gados lasīju visu, ko es varēju dabūt. Tad jau tādā agrīnā jaunībā un studiju gados, tad, protams, bija daudz jālasa tas, ko vajadzēja lasīt, un mēs studiju gados bijām aprēķinājuši, lai varētu beigt filologus, mums bija jāizlasa dienā vismaz 300 lapas puses. Man šķiet, ka neviens to neizdarīja. Mēs gan iemācījāmies ātri pa diagonāli lasīt, bet jā, tad jau bija tāda sistēma, kura bija noteikti, kas bija jāizlasa. Pēc tam, kad es strādāju skolā, protams, bez tā, ko es pati gribēju lasīt, es katru gadu vienalga vēlreiz un vēlreiz pārlasīju Raini vai Aspaziju vai kādu citu autoru, kas man tajā brīdī bija jāmāca. Tad es atceros, ka man vienmēr teica, kāpēc tu vēlreiz un vēlreiz lasi vienu un to pašu, tu taču to jau no galvas gandrīz zini. Bet man nekad nepatīk, ka viens un tos pašus jautājumus uzdot skolēniem vai trafareti runāt vienu un to pašu. Līdz ar to arī mainījās man attieksme pret grāmatu arī tā iemesla dēļ, ka skolēni jau mainījās. Klases bija dažādas. Vēlākos gados es lastu varētu teikt, ka tomēr ar izlasti. Kāda ir izlase? To ir patiesībā diezgan grūti noformulēt. Tad laikam man ir jāsaka, ko es vispār saprotu ar lasīšanu. Man šķiet, ka lasīšana, vismaz man tā ir prāta un iztēles ceļojums. Un vēlāk pieslēdz arī emocijas. Un ja grāmatā ir šīs lietas, tā manī rezonē, rada pārdomas, rada emocijas, tad tā ir mana grāmata. Un, protams, tagad jau es zinu, kuri autori ir tie, kas ir manējie. Un, ja nāk kādi jauni autori, jauna autora grāmatas, tad es mēģinu vispirms paskatīties informāciju, un tad es izvēlos, jo patiešām man arī vēl šobrīd ir ļoti daudz grāmatas, kuras es gribētu izlasīt, kuras gaida kaudzītē to brīdi, kad es tās izlasīšu, jo man liekas, ka
būtu labi, ja cilvēks vispār saprast, kas viņam patīk. Vienalga, vai tas ir detektīvs, vai tie vēsturiskie romāni, vai vienalga, jebkas. Es tai skaitā arī atzīstu un domāju, ka ir labi, ja cilvēki lasa arī, piemēram, mūsdiņu literatūru. Galvenais, lai vispār lasa. Vai lasa, teiksim, literatūru, kas ir saistīta ar darba lietām. Jā. Tā kā man šķiet ne tikai daļliteratūra, bet labi, ka cilvēki vispār lasa. Kur ir jūsu autori? Jūs varat nosaukt, varbūt, kas ir izturējuši laiku pārbaudījumu? Tie ir vairāk latviešu autori. Tie ir, teiksim, arī latviešu klasika. Lai gan es godīgi sakot, pēdējā laikā nepārlasu Blaumanu, jo, kā jau es teicu, gandrīz vai no galvas es zinu, nenoliedzami Blaumans tas ir. Arī Jānis Sudrabiņš. Tie ir mani autori. Arī Rainu lasu, labprāt. No ārzemju autoriem, lūk, te ir mans atklājums Kristīna Sabaļauskaita. Viņai ir arī vēl cita grāmata izdot latviešu valodā, Pētera Imperatori. Vispār lietuvieši ir ļoti, manuprāt, interesanti. Arī citi autori, Jurga Ivanovskaita un citi. Tā kā man šķiet, ka latviešu valodā varētu vairāk būt tulkojumu. Jā, bet, teiksim, vai ir kāds autors, ko jums kā skolotājai bija īpaši pašai patīkami mācīt, un kur varbūt nebija arī īpaši jāgatavojas, jo vienkārši autors jums pašai patika, likās ļoti pazīstams, un par viņu stāstīts bija viegli? Bez iepriekš minētajiem man patīk runāt arī par trimdas latviešu literatūru. Jo, kā jau es teicu, tas bija tas pacēluma laiks, atmodas laiks, un tas bija arī kaut kas jauns un tāds nebijis. Ansols Eglītis pilnīgi noteikti ar viņu bagāto krāsaino valodu. Jā, Gunārs Janovskis. Jā, vairāk autori. Kā jūs pieredzē bija, kā panākt to, lai pusaudzis ne tikai formāli kaut ko izlasa, bet lai viņā rastos šī interese lasīt pēc tam arī pēc skolas beigšanas? Tas bija tas sens laiks. Kā to panākt? Tas bija sen, ka es strādāju skolā. Man šķiet, ka tajā laikā, kā jau mēs iepriekš runājām, tā paudze bija atvērtā grāmatā. Man tā šķiet. Vai viņi ir lasītāji šobrīd? Man ir grūti pateikt. Es nezinu, jo lasīšana jau pati par sevi šobrīd ir lieta, kas prasa piepūli un prasa, lai tai atlicina laiku. Un mūsu pasaulē, kad tik ļoti strauji viss norita apkārt, kad mums tik daudz jaunas informācijas, un mēs to informāciju varam iegūt citādāk, ne jau grāmatās. Kad ir cilvēki tik ļoti piekusuši no saviem darbiem, un tad ir jāatrod izvēle, ko es darīšu, lai relaksētos, kādā veidā, un šobrīd ļoti, ļoti, man liekas, ir sports liela prioritāte daudziem cilvēkiem, un cilvēki labprātāk sporto, nekā lasa grāmatas, labprātāk ceļo, nekā lasa grāmatas, labprātāk izbauda dažādas kulinārijas brīnumus, nekā lasa grāmatas, pastaigājas gar jūras krastu, var sakot, relaksējas daudzos citos veidos, nevis lasot grāmatas, lai gan zinātnieki ir atklājuši to, ka 6 minūšu klusa lasīšana vairāk kā 60% stresa noņem cilvēkam, sniedz iespēju relaksēties. Tā kā, man šķiet, jā, tas grāmatu lasīšana nav novērtēta arī tā iemesla dēļ, ka atšķirībā no iepriekš minētajām relaksācijas formām, grāmatu lasīšana sniedz cilvēkam daudz lielākas iespējas. Kas ir tie galvenie ieguvumi, jūsuprāt? Stresu noņemt ir forši? Jā. Tas ir labi, varbūt ir vēl kādi. Jā, es esmu, protams, dzirdējis visas tās teorijas un variants par to, ka grāmatu lasīšana veicina smadzeņu darbību, neironus un attīsta atmiņu un kritisko domāšanu un ko tik ne. Protams, jā, tā tas ir. Bet man šķiet, ka
grāmatu lasīšana, tas ir arī tas, ka tu pieslēdz tās savas emocijas. Un tā nav tikai kaut kāda laikmeta iepazīšana, bet tā ir cilvēka iepazīšana. Un man liekas, ka lasot grāmatas, tu it kā attīsti savas emocijas, empātiju pret citiem cilvēkiem un vienlaikus tu arī iepazīsti pats sevi, izzini pats sevi. Jo cilvēks ir, par ko raksta grāmatās, par cilvēku raksta, dažādos laikos raksta par cilvēku. Un, protams, man šķiet, ka sākot no antīkās pasaules līdz pat mūsdienām, cilvēks savā būtībā jau nav mainījies. Tāpat viņš mīl, nīst, tāpat viņš izdara noziedzīgas darbības, tāpat viņš rūpējas par kādu. Tātad visas tās cilvēciskās darbības, tās emocijas iet cauri laikiem, neatkarīgi arī, kur tas notiek, vai tā ir Japāna, Latvija, Zviedrija, Amerika vai kāda cita zeme, un neatkarīgi no tā, vai tas ir skarbie viduslaiki vai mūsdienas. Jā, man tā par šo jautājumu diezgan daudz iznācis runāt, gan uzdot jautājumus, gan mēģināt pašam atbildēt. Man vienmēr licies, ka, īstenībā nevienmēr, bet pēdējā laikā šķiet, ka ar to lasīšanu, ka to nekādīgi nevar pierādīt, ka tam ir kaut kāda jēga. Tas ir tā kā baznīcā iešana gandrīz. Tu jau nevar cilvēkam nekādīgi pierādīt, ka baznīcā iet ir jēdzīgi. Teiksim, ticīgi cilvēkam, jo. Bet uz baznīcu var aiziet, jo ir interesanti apskatīties, kā tur, ko viņi tur dara tie cilvēki, kas tur notiek tāds. Pati ēka ir interesanti, grāmatā arī var būt tāds ietērps, kas vienkārši tik ļoti uzrunā. Un tad kaut kādā brīdī viena daļa cilvēks kaut ko tur sajūt tādu īpašāku, tās lasīšanas pieredzes, un tad jau vairs neko nevajag pierādīt, bet ir grūti līdz tam, kā saka, man liekas, ka ar varu gandrīz, ka nevar aizvilkt, lai gan tajā jaunības posmā un bērnības posmā droši vien, ka ir svarīgi maksimāli daudz mēģināt rādīt, ko tas nozīmē lasīt, kas tas vispār tāds ir grāmata, jo šodien jau tas, kā jūs pareizi teicāt, konkurē ļoti daudz, kas par to laiku, un varbūt, ka tā laika īsti nepietiek, bet iepazīstināt jau var mēģināt. Bet varbūt jūs varat pakomentēt, kāpēc Sabaļauskaite un vispār grāmatas, kuras jūs esat izvēlējusies, kā tās, kuras jūs iesakat? Kāpēc tieši šīs? Interesanti ir tas, ka stāstīt par grāmatu patiesībā nav nekas. Grāmata ir jālasa. Un jāmēģina viņu izjust, izbaudīt. Es esmu grāmatu baudītāji. Ja, kā es teicu, jaunībā es varbūt biju grāmatāps, kas ātri visam skrēja cauri, tad šobrīd es esmu grāmatu baudītāji. Man patīk vērot, kāda ir rakstnieka valoda, kā viņš mani ved sev līdzi, kā viņš veido tēlus, tēlu attiecības, ja? Kā viņš apraksta situācijas, notikumus, vietas. Lūk, un Kristīna Sabaļauskaite savā Silver Erum raksta par ļoti interesantu laika periodu Lietuvas dzīvē, par 17. gadsimtu beigām un 18. gadsimtu, par baroka laikmetu, vienas ģimenes ļaužu dzīvi vairākās paaudzēs. Un ir ļoti interesanti lasīt šo grāmatu arī tā iemesla dēļ, ka ne tikai tu uzzini daudz jauna par to laiku, kā bija Lietuvā tajā laikā, bet arī par gluži cilvēciskām lietām, kā jau es teicu, tās cilvēciskās lietas. Piedevām vēl šī grāmata ir interesanti uzrakstīta, tāpēc, ka tajā nav dialogu gandrīz. Kā jau viņi ir, es varētu teikt, ka tā ir baroka liecība literatūra. Ja, ļoti pamatīga, ļoti krāšņa, ļoti tāda vērienīga grāmata. Tas arī man piesaistīja. Tas ir par šo grāmatu, bet par Joahimu Mierhofu, šī plaisa, sasodītā plaisa, ko ir tulkojis Gundars Āboliņš, aktieris. Man šķiet, tā ir kā tāda oda, slavas dziesma vecvecākiem. Man tas ļoti uzrunāja, un arī
likās ļoti jauka grāmata tā iemesla dēļ, varbūt jauka nav pareizais vārds, bet tā bija grāmata mani, jo tā grāmata bija reizē komiska, reizē skumja. Autors ir ļoti labs cilvēku novērotājs, ļoti labs cilvēku raksturotājs. Un tie vecvecāki, par ko Joachims Meyerhofs raksta, nav zelta gabaliņi. Bet tieši tam dēļ ar kādu mīlestību viņš viņus parāda, jā. Un man tas likās tā ļoti aizkustinoša grāmata. Es aprīlī iesaku izlasīt George Orwell 1984, jo, ja kādam interesē tas virziens, kurā šobrīd virzās, piemēram, Amerikas Savienotās valstis, tad izlasot 1984 var gūt priekšstatu par to, kur tas virzās tādā varbūt pārspīlētā mazliet veidā, bet daudz pazīmes grāmatā var atpazīt. Un grāmata ir sarakstīta diezgan sen salīdzinoši. Ar mūsdienām tas bija 1949. gads. Tā kā George Orwells ir bijis pravietis. Jums šodien līdzi ir ne tikai grāmatas brīnišķīgas, bet vesela grāmatu zīmju kolekcija. Varbūt jūs varat izstāstīt, kā tā ir veidojusies un kāpēc jums ir tik daudz grāmatu zīmju? Es gribētu sevi saukt par lasītāju, grāmatu baudītāju. Man vajag klusumu, mieru, būt pašai ar sevi. Gribu, lai ap mani ir tā vide, kas man patīk. Un man liekas, ka brīnišķīga lieta ir arī grāmatzīmes, aizmirsta lieta. Bērnībā tādas tika gatavotas, paši mēs tādas gatavojām. Man ir viena tāda, ko man dāvināja tad, kad es uzsāku 1. klasīti, un tāda pabružāta jau es to esmu diezgan izmantojusi. Šī grāmatzīme ir manas mammas grāmatzīme, kur arī bija liela lasītāja. Un tad ir manu kolēģu, manu draugu dāvinātas grāmatzīmes, un ir grāmatzīmes, kuras es esmu pati nopirkusi. Esot kādā muzejā, te ir no Los Angeles Getty muzeja, te ir no Romas, kad tur bija Van Gogha izstāde, kur man laimējās redzēt, te ir no San Marino, un šī ir tāda interesanta grāmatzīme, kuru es iegūtu tad, kad lidoju lidmašīnā un sagadījās, ka tieši tajā dienā Taizemes karalim bija jubileja un visiem lidmašīnas pasažieriem tika dāvināta šāda grāmatzīme. Kāpēc tik daudz? Man patīk, ja grāmatās ir iekšā šīs te astītes grāmatzīmītes iestrādāts, bet ļoti daudzās grāmatās tādu nav. Un tad, sākot lasīt grāmatu, es izvēlos kādu no grāmatzīmēm, un tad man ir kaut kāda tāda emocionāla piesaiste tai grāmatai un tai grāmatzīmē, un dažkārt man nāks arī mainīt, jo tā grāmatzīme kaut kā neiet kopā ar to grāmatu, kur es lasu. Lūk, tas ir mans stāsts par grāmatzīmi. Te jums būs vēl viena, visjaunākā, varbūt arī iedzīvosies kādā grāmatā. Šo grāmatzīmi nekur nevar nopirkt. Tā ir no kustības Kopiena lasa. Lūdzu. Paldies!